Kādas tev ir attiecības ar mākslīgo intelektu, īpaši ar ChatGPT? Labas? Cik labas? Tu to izmanto, lai pārbaudītu pārsvarā, vai tu esi angliski pareizi uzrakstījis, ja to es saprotu. Lielākā daļa no mums tā arī ChatGPT izmanto, bet rakstība nav vienīgais, ko ChatGPT tev var palīdzēt. Ko vēl ar to darīt? Kā to uztrenēt, lai tas jēgpilni tev palīdzētu mācīties angļu valodu šajā gadā? To mans kolēģis Roberts ir apkopojis. Tagad mūsu jaunākajā kursā saucās Angļu valoda ar ChatGPT. Ja tu ChatGPT jau izmanto, tev noteikti patiks tas apkopojums visām tām idejām, ko vēl var ar to darīt. Ja tu ChatGPT neizmanto, tad es domāju tieši šāda veida kurs, kur jau ir idejas saliktas, kur jau ir norādnes pateiktas priekšā, būs visvienkāršākais veids, kā tu vari lēnā garā sev ērtā laikā, mierīgi un prātīgi un bez steigas sākt izmantot kaut ko, kas tev mājās jau ir datorā pieejams, pirms tu varbūt satiec kādu īstu, dzīvu, angliski runājošu cilvēku, kur jau tās sarunas teikumu jautājumi ir vajadzīgi. Tagad tu vari izmantot to kā tādu treniņu platformu. Mūsu mājaslapā māciesvalodas.lv tu šo kursu vari jau iegādāties.